kā izgatavot logo priekš Etsy veikala. Logo mums ir šis kvadrātiņš, kad cilvēks iet iekšā jūsu veikalā, viņš redz jūsu logo. Kā mēs viņu izgatavojam? Sākumā mums jāiet iekšā canva.com, ielogoties, uztaisat savu akkauntu un tālāk jūs šeit searchā rakstat Etsy. Un tad jau redziet, pirmais, kas izmetās Etsy shop icon. Izmēri 500 x 500 pikseli. Ja jūs vēlaties taisīt manuāli mēs taisam custom size 500 un 500. Ja jūs taisat tā, tad jums nebūs vienkārši klāt nekādi kā paraudzumi, ko jūs varat lietot. Rakstam atpakaļ Etsy, uzspiešam shop icon. Un šeit izvēlaties plus mīnus, kādu jūs vēlaties. Es, piemēram, paņemšu šitādu. Šis tā kā paraugs, ko jūs varat editot. Tā kā es paņemu šo. Tālāk šeit jau ir divi varianti, ir piedāvājumā. Es paņemšu vienu, es pirmo izdzēšu. Un šeit es jau varu, piemēram, man biti nebūs, es kaut ko citu uzlikšu. Premium quality, uzrakstīšu font case. Jūs jau varat arī citu kaut ko rakstāt. Šeit varat, kas ir pa veikalu. Piemēram. Tad ejam iekšā elementos. Es gribu, lai man tur būtu virsū font case. Un šeit jau redzēt ir arī visādi piemēri. Piemēram, paņemsim kaut kādu šitādu. Jūs varat šeit koloru uzspiest un krāsu nomainīt. Piemēram, ir un nocentrējam. Varat vēl kaut kādu elementus tur pielikt klāt, ja jūs vēlaties. Piemēram, šitā vai tas jau kā jūs paši vēlaties. Kad logo ir izveidots, spiežam share un download. Plādājās un ir gatavs. Tālākās darbības, ejam iekšā Etsy-ā. Etsy-ā mums jāiet iekšā vienkārši uzspiežot šeit uz pilspalviņas, lai editot veikalu. Un šeit spiežat, kur ir logo, zem ir tāds kā fotoaparāts. Spiežam virsū un choose file. Un šeit mēs jau izvēlamies mūsu jauno logo. Šis būs mūsu jaunais logo. Tā kā izvēlamies un saglabājam. Un tas arī viss.